No manas ārsta jaunības atceros tādu gadījumu, kad es dežūrēju Stradiņas slimnīcā un ar ātrās palīdzības mašīnu tika atvests jauns vīrietis uz slimnīcu ar fantastiskām muguras sāpēm. Tātad viņam sāpes bija tik spēcīgas, ka viņam deva ļoti spēcīgus pat narkotiskos pretsāpju līdzekļus, jo viņam tās sāpes bija absolūti neizturams. Viņš nevarēja pat pakustēties, viņu nevarēja izmeklēt, viņam pat pieskarties. Nevarēja, cik ļoti viņam sāpēja. Viņš, cilvēks no tām sāpēm burtiskā nozīmē bļāva. Un es kā jauns ārsts tajā brīdī pieredze bija ļoti ierobežota, un es domāju, kas tad tam cilvēkam tāds var būt tajā mugurā, ka viņam tik nenormāli sāp. Droši vien, ka kaut kas tur būs galīgā čupā, tur gan jau, ka būs kaut kas salauzts vai kaut kāds audzējs viņam, vai kaut kas, es jau biju iedomājis visādi šausmas, kas tam cilvēkam varētu būt. Man par lielu brīnumu, uztaisot šim cilvēkam bildes, viņa bildes bija praktiski normāls. Tātad cilvēks, no vienas puses ir cilvēks, kurš ārkārtīgi cieš, bet viņa bildes ir praktiski normāls. Tajās bildēs nav nekas slikts, tā kā bildes kā bildes. Tagad jau es, protams, zinu un saprotu, ka tās bija fasešu locītavu sāpes izraisītās, un tās sāpes var būt fantastiski spēcīgas. Tās sāpes var būt pēkšņas, pēc kaut kādas slodzes, vai tās sāpes var būt arī mazāk intensīvas, hroniskas. Tātad cilvēkam hroniski sāp mugura, un sāpju cēlonis ir šīs te starpskriemeļu locītavas.